Čau, mani sauc Sandra, un es priecājos redzēt tevi savā podcastu kanālā. Un šodien pie manis ciemos ir Dana Bela. Un, man liekas, vienkārši tik skanīgs tas vārds un uzvārds kopā, kaut kāda dziesmiņa. Man sākumā vispār, kad es uzzināju par tevi, man likās, ka tas ir kaut kāds pseidonīms. Bet izrādās, ka nav. Visiem tā liekas, ka tas ir pseidonīms. Jā, un Dana ir apakšveļas dizainere. Un viņai pieder savs zīmols Wild Spirit. Tiem, kas vēl nezina, es ticu, ka 99% klausītāju ļoti iespējams zina, kas ir Dana, tāpēc es domāju, ka mēs tajā ļoti, ļoti dziļi neiesim. Man ir cita formāta jautājumi tev šodien. Bet tīri īsumā varbūt tu vari ieskicēt, kāds bija tavs ceļš līdz tam zīmolam, kas ir šobrīd, līdz Wild Spirit, kas ir šobrīd ar tikko atvēršos studiju Āgenskalnā, kur var nākt nērīties, saņēma ēpastu, protams. Jā, ceļš bija diezgan interesants. Viņš bija garš, ļoti garš. Pat iespējams pārāk garš, vismaz man tā liekas. Jau no paša sākuma varēja darīt visu pareizāk. Bet jā, es sāku šūt savā viesistabā, sākumā apģērbus, un tad pamazām tas viss transformējās uz kaut ko tādu seksīgāku, uz veļu, jo tas zīmols attīstās līdzi man, kāda ir mana personība, tas ir zīmolā. Un tad sākumā man bija tādas bohēmiskas kleitas un kimono, un tad pēc tam viss aizgāja tādas seksīgākas, tur bondeģi, un tagad jau ir tāda jau drusku pieaugušāka veļa. Un jā. Pantaloni. Pantaloni nebūs. Bumbierenes nekad nebūs. Tas ir tas, pret ko es cīnos. Jā. Jā, mums ir mājaslapā sadaļa Bumbierenes, kura ir tukša. Apzināti tukša. Un mums arī ir doma, ka mēs viņu tur atstāsim. Viņu tā. Oh, wow. Jep. Labi, atgriežamies atpakaļ pie apakšveļas. Un tā, kā tu sāki to visu darīt un veidot, bija apģērbi. Vispirms bija tie kimono. Es zinu, ka tev, ja aizskrolē tavu Instagramu, man joprojām tur vēl joprojām ir tie posti ar kimono, ar kaut kādām bildītēm, kur tur un tā. Kā es aizgāju pie pašas veļas. Jā. Tas īstenībā bija tāds periods, kad es izšķīros no savām iepriekšējām attiecībām. Un tad es sāku meklēt sevi kā sievieti, jo es kaut kādā to attiecību laikā es kaut kā sevi biju pazaudējis, visu savu būtību. Un tad sākās mani meklējumi. Un, protams, ka viss saistīts ar seksualitāti, un tad man sāka jaunas attiecības parādīties. Un, kā jūs zināt, jaunās attiecībās tur viss tur virmo, tur uguntiņas viss ir. Un tad dabīgi sāku šūt veļu. Labi, es domāju, ka tu esi vairākas reizes stāstījusi. Es nebūšu nekāds tur pirmatklājējs šajā podkastā ar šo stāstu, bet kurā brīdī izšāvās Wild Spirit? Kurā brīdī? Jo tu jau ļoti sen to dari, tu šoji reāli riktīgi sen. Jā. Bet kaut kurā brīdī tas eksplodēja. Viņš eksplodēja tad, kad es sāku lietot Instagramu, pareizi lietot, taisīt saturu, mārketingu. Es varbūt to darīju tā neapzināti, man tā dabīgi sanāca, bet tajā mirklī, kad es sāku komunicēt ar saviem potenciālajiem pircējiem, ar saviem klientiem un sekotājiem, un tad tajā mirklī tas viss aizgāja. Es pilnīgi jūtu, jo vēl, starp citu, viens tāds moments, es pirms tam runāju angļu valodā, un tad, kad es ieslēdzu latviešu valodu, es vienkārši tā kā pamainīju, un momentā vienkārši tā kā diena pret nakti. Jā, tas bija tāds šādi. Kā tu iedarbojies ar cilvēkiem? Tev pirms tam bija vienkārši kaut kāds kluss konts, kur tu liki bildes un tāds, hei, kur pērciet. Un pēc tam, ko tieši tu sāki darīt? Tur viņiem čatoji, tu liki storijas, tu rakstīji kaut kādus rakstus. Ko tu tieši sāki darīt? Es sāku vairāk paust savu viedokli, kā parādīt savu personību. Un, ja pirms tam bija tikai apģērbs un vienkārši skaistas bildes, bet tad es vienkārši sāku paust savu personību, kādi ir mani uzskati, ko es domāju par sievieti, par kādiem saviem iekšējiem pārdzīvojumiem. Un tas kaut kā pievilka sekotājus uzreiz. Jā. Goda vārds, es neatceros vispār, kā es tevi... atceros gan. Es atceros, kā es tevi atradu, tikko atcerējos.
Mans mom brain vienkārši kiksina. Man ir draudzene no Aglonas, Diana Ansveriņa, tāda forša meitene, un viņa seko līdzi kodām skaistām lietām. Varētu, jo viņa vecuma ziņā ir tuvāka tev, jo es vispār neatceros, nu, tik pieaugušas cilvēkus. Bet viņa man vienkārši vienu dienu iemeta, ka rekur, hei, jo es sāku savu blogu, un viņai tāds, hei, rekur vēl viena meitene no Aglonas, kur arī riktīgi krutas lietas dara, un tur raksta, un tā, un viņa ir drosmīga, nu, tev iedvesmai vienkārši. Viņa man atsūtīja to reiz tavu Instagramu, un es sāku skatīties, un pētīt visu, ko tur dari un ko tu tur liec, un man likās tas viss tik vienkārši, nu, fucking skaisti un nereāli, un es nevarēju iedomāties, ka es varu kaut kādas tādas, nu, tik smukas lietas vilkt un pirkt un atļauties sev kaut ko tādu vispār, nu, savā dzīvē, savā realitātē, un es atceros savu pirmo mega drosmīgo soli manā skatījumā. Es nopirku no tevis viņš tāds boģiks, tāds smuks melns ar mežģīņains visu un aizmugurē tāds tā kā krustiņš. Jā, es jo tev bija ļoti skaista bilde ar viņu Instagramā. Kur es krāsnījā bija ielīdus. Jā! Viņa bija nereāli skaista, un man tāds, ak, Dievs, tas tik skaisti izskatās. Un es atceros, ka viņu nopirku, viņš atnāk, un viņš viss tāds patīkams un foršs, un tik skaisti izskatās, un es biju tādā starā, vienkārši, oh my God, no taviem produktiem, bet es baigi neko par tevi nezināju, es arī, nu, neko nebiju, es nebiju neiepazinusies, ne palasījusi, man vienkārši, manuprāt, jau uz to brīdi, tas bija pirms kaut kādiem 3 gadiem varētu būt. Man liekas, uz to brīdi tu jau, nu, tava enerģija bija tik ļoti liela un spēcīga un visaptveroša, ka tu mani paņēmi vienkārši ar to, ka man pietika ieiet tavā profilā ar tādu, oh, wow! Un vēl šitā meitene no Aglonas. Savējā. Jā. Un kā tas vispār ir iespējams. Un tas arī ir, un man tas asociējas ar kaut kādām sava veida rūpēm par sevi un tādu, nu, mīlestības izpausmi pret sevi, ka es to izdarīju, ka es atļāvu sev Danas apakšveļu. Un tas ir vienkārši kaut kas ļoti skaists. Un es zinu, ka daudzas sievietes arī uz tavu apakšveļu skatās tieši tā, ka tu atļauj sev Danas apakšveļu. Un tu vienā podkāstā intervijā teici, ka rūpes par sevi ir tas, kas padara tevi par interesantu personību. Un man šis vispār, man vismaz gribētos, lai tas tā ir, lai tas ir visas šīs sarunas vadmotīvs, jo kaut ko tik skaisti pateikt. Danas, tur dieviņš iečakstēja austiņā, un tu izdevi ārā. Un tas ir kaut kas reāli super skaists, un es atceros arī, kādā kontekstā tu to teici. Tas bija saistīts ar tām attiecībām, kas tev bija pirms tam, un tas lielā mērā bija saistīts ar attiecībām ar sevi drīzāk, kas tev bija iepriekšējās attiecībās. Un kas tev ir rūpes par sevi? Ko tev tas vispār nozīmē? Tas ir tāda kā ieklausīšanās sevi, ka tu apklusini visu to troksni, kas ir apkārt, jo šobrīd ir ļoti, ļoti liels troksnis apkārt. Un tu tā kā ieklausies, kas ir tas, ko tu gribi, kas tev sagādā prieku, baudu, labsajūtu. Un tad no tā var izriet arī rūpes par sevi, kuras ir daudz kvalitatīvākas, nevis, ka tu esi kaut kur izlasījis vai ieraudzījis un tev liekas, man šito vajag. Bet tā kā tu tiešām sajūti, kas ir tev nepieciešams. Vai arī, piemēram, ja tu esi saguris, ka tu ļauj sev atpūsties, ka tu vienkārši nemočī līdz pēdējam, ka tu ieklausies tādos mazajos signālos savā ķermenī. Jā. Kas ir tās lietas, ko tu dari priekš sevis ikdienā? Tagad, sevišķi, ka tu esi diezgan aizņemts cilvēks un tu dari ļoti daudz ko savā dzīvē un visu laiku attīsties kā personība, kā uzņēmēja. Un es ticu, ka tava dzīve vienkārši mutuļo visu laiku kaut kāds ekšanas tur notiek. Un kur tu ieliec to laiku, ka tu parūpējies par sevi, ka tu esi šī te interesantā personība, kura par sevi rūpējas? Es izbrīvēju laiku. Es saprotu, ka īstenībā es esmu samazinājusi savu darba apjomu. Man ir cilvēki, kuriem es varu deleģēt. Tu deleģē lietas. Jā, es beidzot deleģēju lietas. Un tad īstenībā man parasti tās rūpes par sevi ir no rīta. Tagad, kad es pamostos, es dzeru kafiju. Tad tas ir tāds laiks priekš manis, kad ir klusums, miers. Es varu paklausīties kādu podkāstu, kaut ko tādu, tad es eju uz treniņu. Es zinu, ka, teiksim, rūpes par sevi ir sports, kas mani uzpilda. Ja es neiešu uz treniņu, tad es būšu vienkārši drausmīgs cilvēks. Man vajag iet uz treniņu. Un arī tādos brīžos tas
vienkārši vairāk daru tās lietas, kas man sagādā baudu. Kā es arī agrāk biju galīgi nostūmusi kaut kur galīgi pagrīdē draugus, jo man nebija laika tam visam kopt attiecības. Un tad saprotu, ka ir tik forši satikties ar sievietēm, pačatot un būt tā kopības sajūta un visi tie meitiņu čati un viss šis. Es tā kā beidzot sāku to izbaudīt. Man patīk. Un jā, nu man tādi mazie sīkumiņi, kas ir tas, ko es daru tā kā priekš sevis. Bet tās ir īstenībā tās reāli lielās lietas patiesībā. Mēs viņas vienkārši saucam par sīkumiņiem, bet nav tā, ka mēs tur katru dienu uzbūvējam māju, tur nopelnam miljonu, vai arī piedzemdējam bērnu vai vēl kaut ko. Tās mazās lietas jau veido mūsu realitāti. Un no šī izrietoša jautājums man tev ir, kas tavuprāt ir tie atslēgas kodi momenti vai tās formulas, kā tu veido savu realitāti? Jo es zinu, ka tu esi runājis arī par manifestāciju un tādām lietām, lai cik izvarots tas vārds būtu, bet man vairāk viņš asociējas ar to, ka es radu savu realitāti. Un cilvēku valodā manā dzīvē ir tā, kā es gribu, nevis tā, kā sanāk. Un kas tev ir tās metodes, pateicoties, kurām tavā dzīvē ir tā, kā tu gribi, nevis tā, kā tev sanāk, un kas ir tie klupšanas akmeņi, kas reizēm varbūt nostopē no tā, ko tu gribi? Tā, kas ir tas, ko es daru? Es kaut kā pēdējā laikā daru lietas, neaizdomājoties, ka es viņas daru, es tā kā neanalizēju, bet ja mēs pāanalizējam, jo viņas man kaut kā dabīgi vienkārši, tad man ir tā, ka mans lielais mērķis, viņš ir tur, un tā kā es eju uz viņu, un es viņu sadalu pa tādiem maziem posmiņiem, un es kaut kādā veidā, es nezinu, saprotu, teiksim, kā lai es to Tu vari piemēru jebkuru iedot, vienkārši izdomā no savas dzīves pēdējo spilgtāko vienalga kādu, jo caur piemēriem parasti ir vieglāk paskaidrot, kas ir tas, ko tu dari, vai kā tev tas strādā un kā tev tas nāk, jo tas ir tas, kas pārsvarā cilvēkus vispār vilina. Viņi grib izprast, kas ir kaut kādas vēl metodes, un zinu, kas ir galvenā metode noteikti, kuru tu arī kaut kurā brīdī pieminēs, tas ir darīt un nemīst un iet uz priekšu. Tas laikam arī būs tas, ko es daru. Man ir tas mērķis, ko es sadalu pa tādiem kā posmiņiem, un es zinu, ka katrā posmā ir tās darbības, un kaut vai tā darbība var būt tāda ļoti, ļoti maziņa, bet tas ir tas, es zinu, ja es nevaru paveikt kaut ko lielu, es varu izdarīt kaut ko maziņu. Bet pilnīgi viss, ko es savā dzīvē daru, ir tas tajā virzienā. Tu vari vispār iedomāties, ka tev dzīvē nav kaut kādu mērķu? Nē. Tas ir kā drausmas. Nē, tas ir, man liekas, tā būtu nāva priekš manis. Tas būtu vienkārši briesmīgi. Es zinu, ka ir visādi cilvēki, un katram ir sava kaut kāda tas veids, kā viņi dzīvo tur ar mērķiem, bez mērķiem, plūstoši, un tas viss ir forši un pareizi. Bet, laikam, katram ir kaut kāds tas viņa, un manējais ir mērķi. Ja man nav mērķi, tas nozīmē, ka es esmu totāli depresīva un kaut kur nomaldījusies no sava ceļa. Jo tas mērķis, tas ir tas, kas man to uguni dod. Ja arī kaut vai es tajā dienā čiloju, bet ja man ir mērķis un tad es elpoju. Jā. Vai tu varētu teikt, ka lielākā daļa tavas dzīves un tavu ikdienas darbību ir pakārtotas taviem mērķiem? Respektīvi, es vienkārši iedošu tavu kontekstu, lai tev vieglāk ir man atbildēt un saprast, ko es gribu no tevis dabūt ārā. Tad, kā ir tāds klasisks dzīvesveids, kas paredz to, ka tu ej uz darbu, lai nopelnītu naudu, un tad tu atnāc mājās, un tad tu skaties televizoru vai kaut ko tur dari, un tad tev ir es viņu saucu par vāveres riteni, ka tu visu laiku dari vienu un to pašu. Kaut arī tu sirsniņā, piemēram, gribi iemācīties skeitot, bet neviena tava darbība ikdienā tevi vispār nepavirza tuvāk tavam mērķim. Un tu pat par to neaizdomājies. Tu liekas, tad, kad man būs tur laiks, nauda un tas, un tad, kad es visu būšu izdarījis, tad es darīšu to, kas man patīk, mācīšos skeitot un vēl kaut ko. Kā ir tavā dzīvē šobrīd? Vai ir tā, ka lielākā daļa tavu ikdienas darbību ir pakārtotas taviem mērķiem? Un viņi var būt dažādi. Viņi var būt ģimenes sfērā, darba sfērā, vēl kaut kur. Pilnīgi viss, man liekas. Bet es atzīšos, viss ir pakārtots maniem mērķiem, bet es tagad šobrīd piekopju arī tādu lietu, kā piemēram
Arī tad, ja tu visu pakārto savu mērķi, un tu visu dari tikai savu mērķi labā, tu vari izdegt, un tev var izbasīt ārā tas mērķis. Un tāpēc ir baigi forši, teiksim, to taciņu neizmīdīt līdz tam mērķim, bet taisīt tādus apkārt, lai tu nedaudz ļauj viņai tā kā atsvaidzināties. Kā tu to dari? Nu, tas ir darot kaut kādas random lietas vienkārši. Piemēram, ja es tagad nopirku kursu abonementu Mind Valley. Un man patīk, es tur mācos kaut kādas random lietas, kuras man īstenībā nav vajadzīgas priekšmērķa sasniegšanas, bet viņas kaut kādā veidā mani papildina un nedaudz ļauj man atslābt. Yeah. Jo tāds saspringuma, tāds rītīgs stāvoklis arī nav veselīgi. Jo tas bija tas, kas ar mani bija pagājuši gadu. Man liekas, pagājuši gadu es staigāju ar tādām lielām acīm tikai uz mērķi dūru, un tad es īstenībā nedaudz arī izdegu. Un tad tagad es saprotu, kaut kādas tādas lietas vajag darīt, kā piemēram dejošana arī. Tad es aizēju padejot. Un, ka viņš nav saistīts ar to mērķi, bet tas man ļauj kaut kā atslābināties. Es to saucu par nelineārām metodēm. Respektīvi, ja tu visu laiku štancē tur kaut kādus rezultātus tādām klasiskām metodēm, piemēram, kas ir lineārs, tu zini, ka tev vajag vairāk pārdot, tu investējies mārketingā un tu vairāk pārdot. Vai arī tu zini, ka tev vajag uzlabot produktu, tu sēdi un strādā pie tā produkta, bet reizēm tas, kas patiesībā aizvedīs līdz tam mērķim ātrāk un efektīvāk, būs aiziet uz dejām. Yep. Vai arī aiziet pazīmēt kaut ko, vai arī sakārtot māju, vai arī tur nopirkt kaut kādu ērtu spilventiņu vai svecītes vai vēl kaut ko. Tālāk, līdz ar to tas arī ir, es vismaz to redzu kā to, ka tu pakārto savu dzīvi saviem mērķiem, un viņa ir izveidota tāda, lai tu nonāc tur, kur tu vēlies, jo arī patīkams iekšējs stāvoklis arī ir viens no mērķiem, uz ko mēs prasējam. Kvalitatīvāk var visu darīt. Jā. Jo Oskars šodien arī bija pie manis ciemos, Patskis, un viņš stāstīja par tiem aplīšiem, ka ir tas centrālais aplītis, kas esi tu un rūpes par sevi, un tad tālāk, ja tur nākamais ģimene un viss šies, un nevari aizlekt tur uz biznesa aplīti vai dot sabiedrībai kaut ko, kamēr tas mazais aplītis nav tā kā apmierināts. Tas ir vienkārši, manuprāt, tas ar to, ko stāst. Tad, man liekas, tas ir ātrākais ceļš tā kā priekš tādas nelēmīgas dzīves. Jā. Ja tu tieši tā, jo pa lielam ir tā, ja tavs trauciņš ir tukšs, tu tā kā nevari dot tālāk nevienam. Jā. Nevari to enerģiju novirzīt tālāk. Jā. Kas ir tāda tava pamata filozofija ar tām lietām, kuras tev dzīvē čīsti nav vajadzīgas? Čīsti nav vajadzīgas? Jā. Es vienkārši viņas tā kā kati tauti. Jā, bet vai varbūt tu vari kaut kā retrospektīvi uz to paskatīties un iedot pāris tās lietas, kuras tu esi izgriezusi ārā? Teiksim tā, es netiekos un neuzturu attiecības ar cilvēkiem, kas galīgi tā kā kaut kādiem enerģijas sūcējiem, kur mums, varbūt mums rītīgi sen jau arī ir mainījušās kaut kādas dzīves uztveres, un man nav interesanti kopā, un es saprotu, ka viņš arī varbūt neko neiegūst. Un tad šādus cilvēkus es īstenībā diezgan agresīvi vienkārši nocērtu nost, un jā, jo es vienkārši sapratu, ka šobrīd, kad tas laiks ir tik, cik viņš ir, un es viņu ļoti uzskatu par vērtīgu, kur es viņu lieku, kur es iegūdu, ar ko es tiekos, cik daudz. Un, jā, tāpēc es sapratu, ka tas ir pirmais. Es tā kā cenšos tādus laika zagļus arī aizvākt visus nost. Jā, tas tāds viens tās lielākais. Kā tev iet ar skrolēšanu sociālajos tīklos? Tas... Zini kā, laikam, kad tev telefons ir darbs, tad tu tik ļoti negribi viņu tā. Es to pat varbūt tā neuztveru. Tā kā man tas neraisa tik lielu atkarību. Man varbūt es tēt iedomājos to par tādiem laika zagļiem. Man patīk klausīties tos podkastus, un tad es domāju, varbūt, ja es viņus klausos pa daudz, tas arī nav labi. Es parasti sāku čekot kaut kādas lietas, kuras es pa daudz daru. Jā. Nē, skrolēšana man nav. Ļoti labi. Jā. Bet tas tā ir baigā lieta. Visiem tas tāds ir tāds. Tad, kad man vajag izdomāt kaut kādu, lai man kaut kāda iedvesmas dzirdes būtu, tad gan es paņemu telefonu, es zinu, ka es paskrolēšu, es pēkšņi es kaut kur uziešu uz kaut kā tāda, kur man aizies kaut kāda ideja, un tad es tā pierakstu viņu. Kur tu smelies idejas apakšvaļai? Apakšvaļai? Es īstenībā no saviem klientiem es klausos, ko man stāsta klientes, kas viņām patīk, kas viņas iedvesmo, ko viņas gribētu. Un kaut kā tādā veidā man rodās arī vēlme, tā ideja, kas ir tas, kas ir jāšai, jo es cenšos ielikt savu personību plus vēl kaut kādu vajadzību,
kas ir maniem klientiem, un es to visu kaut kā tur uztaisu tādu perfekto simfoniju. Tev ir bijis kaut kas tāds, kas tev, ko tev, piemēram, paprasa, un tev ir tāds no way, ja neskaita tos bumbierus. Bumbierus. Es esmu atteikusi bumbierus, jā, bumbierus es visus atsaku. Nē, tagad pēdējā laikā es vairs tik nevis agresīvi viņus atsaku, es izdomāju kaut ko foršāku, ko es tur izdomāšu, vai es kaut kā tās klientus nedaudz atklājināšu vairāk un iemārketēšu viņiem tādu ideju, ka viņiem ļoti patiks un beigās viņi vairs negribēs nekādas bumbiernes. Jā. Kāds bija jautājums? Par to, kas ir tās lietas, kuras tev nepatīk, kuras tu gribi atšūt. Bumbiernes ir viens. Bumbiernes ir vēl viens. Kaut kas tāds bijis? Tīri darbā atšūt? Jā. Ko es vēl? Īstenībā kaut kādas es vairs nedaru lietas, piemēram, kas man izpumpē darbā, kur es biju uztaisījusi tādu kā sarakstiņu, kas ir tas, kas ir mana ģēnija zona, ko man patīk, un es esmu rītīgi excited darīt. Un ir tādas lietas, kuras vienkārši ir jādara, jo viņas ir jāizdara. Un man tur vispār nekāda prieka nav. Un tad es arī esmu izņēmusi ārā arī visas tās lietas, un es viņas atdodu citiem cilvēkiem. Jo agrāk man bija problēmas deleģēt, tā kā ļoti liels problēmas deleģēt. Tagad man ir īzī vienkārši ņem. Jo es saprotu, ka man vairāk ir enerģijas un vairāk ir spēks darīt to, kas man patiešām ir jādara. Jā, protams, un tu vari riktīgi krūti izaudzēt to savu mazo ideju un pārvērst viņu par kaut ko lielu un vērienīgu un tādu riktīgi skaistu. Un runājot par idejām, kas ir tavas šī brīža ambīcijas, uz kurieni tu virzies? Jo gan jau, ka nav tāds, tagad ir labi, tā arī turpināsim. Šobrīd mums ir tā, ka mēs esam iestājušies biznesa inkubatorā. Mēs esam dabūjuši Eiropas finansējumu. Un mūsu lielais mērķis ir eksports. Jo pirms tam man bija salikti visi tie punktiņi. Mēs viņus tad visus piepildījām. Mēs esam sagatavojušies eksportam, mums ir sakārtota visa ražošana, viss, ka, teiksim, mēs vienkārši esam gatavi iet un meklēt tagad. Un tas ir viens no tādiem lielajiem punktiem, ko es gribu. Un tad man gribās arī mūsu zīmolu apaudzēt ar apģērbu arī. Viņš būs vairāk tāds tā kā dzīvesveids, ka tā sieviete no visām pusēm tiks nopakota, teiksim tā. Mums būs gan kleitas, gan kimono, jo tagad mums jau arī ir apakšveļa. Mēs pievienojam pelkostīmus. Tagad es jau tur cenšos vēl kaut ko mēģināt atvasināt. Drīz būs īstenībā ļoti skaisti kimono arī. Un, mēs gribam paplašināt to preču klāstu, lielāku uzaudzēt to. Un ir vēl viens tāds projekts, kur, nezinu, tie, kas Instagramā ir parakstījuši to mūsu slepeno klubu, mēs esam nopirkuši jau domēnu. Es vēl nerunāšu, nestāstīšu, bet tev būs aktuāli. Jā, tev būs aktuāli, mums top vēl viens zīmols. Labais. Jā. Tas ir, ka tu jau stāsti par to tavās vēl nē. Secret klubā? Tajā es vēl nestāstu, es tur iemetu iekšā tādu screenshot, ka mums ir, mēs tur tādu, jā. Tur būs kaut kas stilīgs, gaidiet mazliet. Kaut kas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Wow, tev sanāk vesela līnija jau ar visām šīm lietām. Tev ir kaut kas, man ja godīgi liekas eksports arī Etsy, bet tas tāds mans personīgs viedoklis, nezināšana par to, kas ir eksports. Bet tev ir kaut kādi jau dīli ar kaut kādām vietām ārzemēs, uz kurām tu sūti? Vai kā tu plāno to visu norganizēt? Mums pagaidām vēl nav. Man bija doma, mēs tagad brauksim uz izstādi apakšveļas un audumu uz Parīzi. Es gribu iečekot, kā tas viss notiek, jo man nepatīk tā kā iemesties iekšā ar visām mantām, tā kā kur es esmu. Es gribu saprast, kā tas notiek, kas tas ir. Un mēs iesim tur izokšķerēt, un tad ir doma uz kaut kādu izstādi piedalīties. Pastaigāt pa butikiem, paskatīties, varbūt kādam var piedāvāt mūsu veļu. Protams, ir jāsaštancē kaut kas, ko mēs varam viņiem atstāt. Bet, pirmais mēs izaugšķerēsim, un pēc tam zinu, ka man kaut kā sapratīšu, kā tas ir jādara. Man vajag vienkārši ieiet iekšā tajā vidē. Jā, es atceros, ka pirms jau diezgan ilga laika īstenībā jūs ar Daumantu sākāt kopā strādāt. Šī ir interesanta lieta, es viņu gribēšu apskatīt arī tīri no tādas pāru perspektīvas, bet tas, kas man tagad liekas interesanti pajautāt tev,
Vai kā notiek šis vispār radošais process un attīstības process? Vai tas ir tīri taustāts? Tu tur gribu eksportu, gribu to, un Daumans vienkārši tāds, ok, labi, jā, vajag šito tam, lai to realizētu. Vai arī jūs abi jau esat tādi ideju ģeneratori tavam biznesam? Mēs īstenībā esam abi. Sākumā es atceros, kā tas viss sākās. Es viņam piedāvāju ar mani strādāt, un es tobrīd braucu uz Jelgavu. Taisnais ceļš, bija ļoti daudz laika padomāt. Man liekas, kā lai es viņam to ideju iemārketēju. Jo viņš tā kā zina, ka es tā kā gribu viņam piedāvāt, bet es tā kā domāju, es taču neņemšu viņu darbā. Un tā kā man būs jānovērtē viņa darbs, tā kā alga jāmaksā. Tas būs tik dīvaini. Un es braucu, un es domāju, kā? Un es tāda arī ļoti privāti īpašnieciska esmu. Tad man bija tā, ka man pēkšņi tāda iešāvās doma galvā, kā būtu, ja es viņam piedāvātu 50-50. Tā kā mēs esam divi īpašnieki. Un man tik labi palika. Un tā kā riktīgi man tāds, un es tā kā, dvielīti. Un es vienkārši rāvu pa mēmajiem un vienkārši zvanu Daumantam. Klausies, man ir ideja. Un es viņam stāstu visu, un viņš tāds, jā, man patīk, davai. Paldies. Ko viņš darīja pirms tam? Viņš strādāja lielā uzņēmumā, vadīja vairākas jau nodaļas. Viņi bija kaut kas saistībā ar raidīšanas centrus, televīzija, kanāli, viss kaut kas tāds. Ļoti labs darbs viņam bija. Jā, un tad viņš uzrakstīja atlūgumu, un mēs kopā strādājam. Un sākumā es atceros, ka viņš atnāca pirmā darba dienu. Es viņam pateicu, es nezinu, izdomā pats, ko tu darīsi. Es tiešām nezinu. Un viņš reāli vienkārši skatījās, ko mēs darām, kas te notiek. Atvēra manu kompu, izgāja cauri visam. Un sākumā viņš darīja tās tehniskās lietas. Un tagad jau ir tā, ka mēs esam abi divi radošie, un mēs abi divi taisam, piemēram, šī jaunā ideja. Tā ir pilnībā viņa ideja. Viņš ir vienkārši viņu tā sapakojis, un es tikai pateicu, vai pērkam domēnu, kamēr tas nekas, ka mums vēl nekas nav gatavs. Un mēs pilnīgi tā kā, viņš ir tā kā es. Es esmu viņš ir es, un mums ir tik forša tā miedarbība. Jo tagad viņš pat ir tāds, ka, piemēram, ja mēs tur kaut ko sašojam, kaut ko izdomājam, kaut kādu kolekciju, viņš var viņu nokancelēt. Jo viņam liekas, ka tur nav, un es ļauju viņam. Man patīk īstenībā viņa viedoklis. Tā kā, mums ir tā dinamika pilnībā pamainījusies. Wow, riktīgi stilīgs. Tas nozīmē, ka jums būs arī kaut kāda vīriešu līnija? Tas arī iespējams, jā. Ar laiku. Mums ir daudz plānu. Manā galvā vienkārši uzreiz ir bildītas ar tavu esošu apakšveļu un visām bezgrīdas biksītēm. Tad es iedomājos tos. Mums, ja mēs bijām domājuši, ja tā būs vīriešu kolekcija, tad tie būs vairāk tādi luxury, kaut kādi boxeršorti, vīrieši, kaut kas tāds Tas īstenībā būtu tik stilīgi. Jā, jo pārsvarā viss ir tāds kokvilnas un tāds robusts un tāds opīgs. Tad mums bija doma kaut ko tādu. Un varbūt iespējams nedaudz arī homoseksuālajiem vīriešiem kaut kāda tāda kolekcija. Mums jau ir pāris prototipi tapaši. Jep, savspīdīgie boxeršorti. Vēl viss kaut kas tāds. Riktīgi stilīgi. Skaidrs par tavām ambīcijām un par jūsu, es jau teiktu, ambīcijām vairs nav tikai tavas. Un, man patīk tava zīmola nosaukums, un es zinu, ka viņš ir saistīts ar tavu, kaut kad tu to izdomāji, tas bija saistīts ar to tavu iekšējo, to spiritu, kas tur bija, bet kas nebija izlaists ārā, un vai šobrīd tu vari teikt, ka tas zīmols tikai pilnībā ir vienkārši sasaistīts ar tevi, un jūs esat kā cimds ar roku, un ir tas wild spirit tevi iekšā. Jā, es pilnībā esmu atvērusies savam zīmolam. Viņš ir manas personības paturpinājums. Jā, jo kad es to nosaukumu izdomāju, es arī atceros, tas bija tas, kas man trūka, jo es jau viņu izdomāju jau iepriekšējās attiecībās. Un es biju tāda ļoti rāma, mierīga un klusa, tāda nekustīga. Un es jau jūtu, ka man tas trūkst, man ir kaut kas, un man kaut kā viņš ir jādabona ārā. Un tad ar to veļu es viņu dabūju ārā. Jā. Bet šobrīd es īstenībā nedaudz arī sāku sevi attālināt no zīmola, jo tas ir tas, kas man tā kā ļauj cilvēkus ielaist no malas arī iekšā un deleģēt to darbu un dalīties ar visu. Jo es arī sapratu, ja es esmu vienkārši 100% iekšā, tad
es kaut kā pati sevi nejūtu, un tad es jau esmu uz tādas izdegšanas robežas. Tāpēc arī es kaut kā mēģinu arī, piemēram, kad mēs aizējam mājās, Wild Spirit vairs nav. Tā kā viņš nav, viņš paliek tur tajā ofisā foršajā. Mājās ir kaut kas cits. Tā kā cita personība. Mēs varam atgriezties pie tādiem maniem sagatavotajiem jautājumiem, kurus es jau izdomāju, ka es gribu zināt pirms, jo zini, kā ir šobrīd sevišķi. Man vispār bija ļoti bail šos podkastus taisīt, jo mans mom brain ir aktivizējies diezgan tā normāli. Un ja iepriekš man bija ļoti viegli sekot līdzi sarunai, un, piemēram, es piefiksēju kādu frāzi tajā, ko tu saki, un man uzreiz ir gatavs ar ko turpināt to sakāmo. Un tagad man ir tāds, es tikai piefiksēju frāzi, un pēc minūtes it's gone. It's just gone! Un es vairs nevaru turpināt, tāpēc man ir jautājumi, kurus es sagatavoju, tā, lai čista nepazustu, jo līdz šim es tev uzdevu to, kas man bija interesanti. Es gribēju, īstenībā mēs arī paturpināsim par partnerību un par to, kā ir strādāt kopā ar partneri, jo es kaut kad pat podcastu par to rakstīju, savu šo audio, un toreiz es jautāju cilvēkiem, kāds viņiem ir šis uzskats un vispār, kāpēc viņi, piemēram, varbūt skatās uz to kaut kā, ka tas nav ok un kā. Un sevišķi man šķiet, ka tas ir tajos gadījumos, kad nevis sieviete strādā pie vīra kaut kādā viņa uzņēmumā, bet kad vīrs pievienojas sievai kaut kādā viņas darbībā. Un tas rada tādu kaut kā dīvaini. Un tad es atceros, ka man rakstīja sievietes, ļoti daudzas rakstīja par to, ka viņu skatījumā tas sabojās attiecības, jo vairs nebūs par ko runāt, tikai par uzņēmējdarbību un tādu. Un viena sieviete pat uzrakstīja, ka viņas dzīvē tas reāli sabojāja attiecības. Jā. Un man ir pašai viedoklis par šo te, bet kā tu to redzi? Vai uzņēmējdarbība var sabojāt attiecības, tu strādā kopā ar savu partneri? Mūsu gadījumā tieši otrādi viņas ir uzlabojušās, jo uzņēmējdarbība ir tā kā ļoti liela manas personības daļa un manas būtības, un es esmu ielaidusi viņu arī šajā lietā, un tas, manuprāt, es uz viņu skatos daudz savādāk tiet uz Daumantu, un tas tā kā ir, tas ir forši. Jā, un es, piemēram, arī skatos no tādas puses, ka, piemēram, ja tev attiecībās viss ir forši un jums ir laba komunikācija un nav tā, ka jūs katrs tos segu velkat uz savu pusi un tad tur burkstat par zeķiem, tad arī uzņēmējdarbībā tas visa tā enerģija forši aiziet uz turieni. Un tad ir ļoti viegli arī kopā strādāt. Jo, ja tu ikdienā tev ir jau grūti komunicēt ar savu partneri, ak, mans Dievs, un tev vēl ar viņu būtu jāstrādā, Jesus Christ, ne taču. Bet, ja tās attiecības ir foršas, tad es uzskatu, ka nesabojās, viņas var vienkārši uzlaboties. Bet par to darbu tas gan ir tā, ka ir jāčeko, jo mēs mājās nerunājam par darbu. Mēs slēdzam ārā darbu, kad mēs jau 5:00, mēs beidzam darbu 5:00. Wow! Jā, kad mēs novācam visu ofisu, un visi mēs ejam mājās, un mēs vispār nekāds darbs nav. Ja tur kādam kaut kas deg, neder vai kaut kas tāds, rīt no rīta, tad mēs slēdzam iekšā atkal tā kā darba modi. Bet, man vienkārši, es uz to skatos tā, ka darbs un kopīga uzņēmējdarbība vispār viņai nav nekāda sakara ar to, kā cilvēki savā starpā iedarbojas. Jo, tagad tu saki, attiecībās viss ir ok, uzņēmējdarbība viņa čiste nesabojās, jo tur jau ir tas āķis, ka tev ir jāstrādā pie savām attiecībām, un uzņēmējdarbība nav pie vainas. Pie vainas tur ir vienkārši tas, ka tās attiecības kā tādas jau savos pirmsākumos klibo. Tu vienkārši piebeidz viņas ar to uzņēmējdarbību un pieliec to. Tu ieraugi varbūt tādas lietas, kuras tu nekad nebūtu redzējis ikdienā vēl arī savā partnerī. Kurā brīdī tu atļāvi sev šitā 5:00 viss? Tas vidos, draugi, jo es ticu, ka tā nebija vienmēr. Tad, kad es saprotu, ka es esmu drošībā, mans tā kā bizness ir drošībā, man ir uz ko paļauties īstenībā. Daumans man ir ļoti daudz ko devis tā kā biznesā. Es varu atļauties iet ātrāk projām. Un es esmu sapratusi, ka es tās stundas vai pusotras stundas laikā neko daudz vairāk darbā neizdarīšu, bet stunda pusotra man tīri manai labsajūtai, manai atpūtai, viņa ļoti daudz ko var dot. Un mēs arī esam pavirzījuši visu to mūsu treniņu plānu. Mēs aktīvi arī sportojam, mēs pārlikām viņu uz rītu, jo sapratām, pagaidi, tu taču esi uzņēmējs.
izmanto tos bonusus, ka tu vari iet 10 uz darbu. Un, mēs vienkārši pateicām stop, mēs izmantosim bonusus, mēs 5 ejam projām, lai vai kas. Un mēs ejam uz treniņu no rīta un viss, un 10 esam darbā un pofīgi. Un tur var kāds skrāpēties pie tām durvīm. Nu, mēs esam treniņā. Laikam, tā, kad tu tik ilgi esi tajā vienā lietā iekšā, tu vairs tik ļoti nebaidies, ka viņi izbeigsies, un tad tu arī vienkārši sāc arī vairāk atļauties. Mums ir tā drošība, ka nebūs tā, ka, ja tu izvēlēsies sevi šorīt, tad pēkšņi visi klienti apvainosies, pazudīs un pateiks, kā tu tā uzdrīksties. Tas veselīgas attiecības ar klientiem īstenībā arī veidojas, ka, tu vispirms parūpējies par sevi, lai tu vari pēc tam kvalitīvi parūpēties par viņiem. Jo man šķiet tas vispār tāds sākumā, ka tu kaut ko sāc darīt, un tie pirmie varbūt gadi ir tādi, kur tu mēģini visu sevi atdot, pakārtot un kaut kā, un atrast tur vislabāko pieeju un aizmirsti par to, ka ir jau 9 vakarā, un tu vēl joprojām sēdi telefonā, piemēram, atbildi uz ziņām. Un arī vienkārši tu to darba laiku uztaisi koncentrētu. Tu forši strādāji, tu zini, tev tikai līdz 5 ir. Tā, ja man būtu līdz 9 jāstrādā, kad es mājās strādāju, es vienkārši gumiju vilku, es tur prokrastinēju, es tur staipījos. Izdarīju daudz mazāk darbu, nekā, ja es teicu, strādāju līdz 5:00. Tad es sapratu, ka jāiemācās optimizēt savus laikus. Bet tev ir palīdzējis tas, ka, jo tu iepriekš mājās strādāji, un jums bija tur mājās bija arī šūšanas cehs. Mums bija tā, ka Daumantam, piemēram, viņam bija maiņa darbs, un tad, kad viņš darba dienās, viņam ir brīvdiena, un viņš atver durvis, un tur tā, labrīt, Sabīne, labrīt, tur Sintija, labrīt. Viņš tā kā jau pilns apģērbies, jau tāds tā kā gatavs dienai. Viņš kā nevarēja iziet ārā mīkstajās biksēs, tur, es nezinu, pliku dibana vai kaut kā tā. Viņam uzreiz visi jau bija tiešais guļamistabas, mēs strādājām. Jā, jo es izvēlējos par darbnīcu tā kā viscentrālāko telpu mājās, viskaistāko, vislabāko. Tāpēc, ka lai būtu laba atmosfēra un idejas vairojas, ko darīt. Un tad vienā brīdī jūs pārvācāties uz telpām. Tas bija jau tad, kad Daumans bija pievienojies vai pirms? Vēl viņš nebija pievienojies, bet mēs jau smējamies, ka viņš jau tad dabūja darbu. Jā, protams. Viņš tāpat jau sāka strādāt pie manis un darīt visas lietas savās brīvajās. Tā man aizbrauks pēc audumiem, tā man izdarīs to, tā man. Starp citu, tu vari. Jā, tas esam brīvs. Jā, viņš tāpat jau skrūvēja un visu darīja un krāsoja man tur. Mēs pārvācāmies tieši 1. janvārī. Man parasti patīk visu kaut kādos zīmīgos datumos darīt. Jā, un tad mēs pārvācāmies uz jaunām telpām. Tad es sapratu, ka man tur reāli trūks telpas, man vajag vēl, tad es vēl paņēmu telpas, tur bija pieejamas blakus. Un tagad mēs sapratām, ka tās telpas neatspoguļo mūsu zīmolu, ka vajag kaut ko tādu foršāku, reprezentablāku, kur man patiktos uzņemt tos cilvēkus, jo tur man īsti kaut kā es tā nejūtos komfortabli. Tur bija tajās telpās. Jā, tur nebija, kaut kas galīgi nebija. Mēs apmainījāmies vietām, tur kur tu biji. Mēs pēc tam aizgājām uz otrām telpām, uztaisījām showroomu, bet tur arī man īsti es kaut kā nejūtos. Jā. Un tāpēc mēs tagad atradām ļoti labas telpas. Jā, protams, ciemās tagad atkal. Bija grūti viņas dabūt, tur tāda pretestība bija, bet es sapratu, ka vajag. Es gribu, mēs tur visādos veidos, un mēs dabūjām viņas, un viss ir perfekts. Bet ir efektīvāks darbs, ka tu nestrādā mājās, un ka tu neesi visu laiku. Krietni. Jā. Daudz efektīvāk. Tā ir diena pret nakti. Jā, ir vērts. Man arī, es zinu, ka ja ir kaut kas jāizdara, un tas ir diezgan steidzami, es eju uz kaut kādu kafejnīcu vai kaut kur citur pastrādāt, ne mājās, jo šeit es varu tā izprokrastinēties un izdarīt visu citu, ko vajag un ko nevajag izdarīt. Tālāk, vismaz manā skatījumā, un arī tik, cik jūs ilgi ar Daumantu kopā darbojaties, jūs reāli tikai kaut kāds power couple ar vien vairāk un vairāk paliekat caur to visu, un vispār, vismaz no malas nenolasās absolūti necik, ka jums tas būtu kaut ko atšķirīgs vai vēl kaut ko. Tāpēc, jā, tas vienmēr ir kaut kāda, tajā brīdī, ka tev liekas kaut kas ārējs, vai kaut kas, ka tu tā darīsi, vai šitā darīsi, vai būsi kaut kāds citādāku modeli izvēlēsies, ka tās ir kaut kas, kas kaut ko čakarē tā realitātē, nav vispār necik. Un tagad gan mēs varam pie maniem jautājumu. Un
Par kolektīvu arī, starp citu, man to gribējās pajautāt, kas ir tavas atslēdziņas kolektīva vadīšanā, jo tas bija mans izaicinājums, tad, kad mēs restorānu bizīti savu būvējām, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc tas beidzās, jo ir tik nereāli svarīgi, ar ko tu to kopā dari un kas ir tie cilvēki, uz kuriem tu vari paļauties, kurus tu tur būvē un kā tu ar viņiem komunicē. Un vispār es iepazinos tieši ar tādu komandas veidošanu. Tev ir cilvēki ārpakalpojumā, kuri ir tevi, piemēram, man ir asistentes manā astroloģijas bizītī, un viņas dara konkrētas lietas, viņas zina, ko man no viņām vajag, un viņas ir kaut kādā savā ģenialitātes zonā tur visu laiku, bet tu ņem darbiniekus, un tev ir tie cilvēki dažādi, un kā tu vadi to komandu, kas ir tavas atslēdziņas tajā komandas veidošanā, vadīšanā, lai tas ir efektīvi, un lai reāli tagad tavs biznesa pelna ar to visu? Man agrāk bija lielāka komanda, un es viņu tagad esmu samazinājusi. Jā, jo es jau godīgi nemāku vadīt komandu, jo es esmu pārāk draudzīga, man liekas. Manī nav tāds... Nezinu, kaut kādu autoritīvo stilu vajag nedaudz pielietot, lai cilvēks kaut kā savādāk uz tevi skatīt. Es nezinu, kaut kādu mazu pūkainu pātadziņu pa laikam, jo es laikam neesmu baigi labais vadītājs. Daumans ir labāks vadītājs, bet šobrīd mūsu tajā uzņēmējdarbības modelī mēs sapratām, ka mēs daudz vairāk varam nopelnīt nevis tā kā algojot cilvēkus, kas mums tā kā šeit, bet vairāk sadarbojoties ar profesionālām ražotnēm, kas tā kā mums varētu pavairot. Un mēs vairāk uz to ejam. Un tas ir tas, ka tā kā mums jau, man liekas, kaut kādu 1/3, varbūt jau pusi mums tā kā jau ir forši atrastas vietas, kas mums šuj to visu. Un mēs tikai nedaudz šujam inkausā. Jā, mums ir un tāpēc arī šobrīd man nevajag vairs tik daudz tos darbiniekus. Jā. Bet jā, es nemāku vadīt cilvēku. Es varu uzbeigt vēl kādu. Jo mēs, kad esam iestājuši tajā biznesa inkubatorā, un viņi saka, kādus jums mentorus vajag, mēs jums sameklēsim. Es saku, lūdzu, kaut kādu cilvēku vadību, kaut ko tādu. Kā tu vari tos cilvēkus organizēt? Jo es apzinos, ka ir... Es neko neapzinos. Es nezinu, tas esmu īstais cilvēks, kam to prasīt. Jā, jo varbūt, iespējams, teiksim, pirms tam, kad man bija vairāk darbinieki, man bija tāda sajūta, ka mēs esam visi viena liela komanda ģimene, un mēs visi kopā šujam, un tad es vienā mirklī sapratu, ka cilvēki ir dažādi, un viens cilvēks var sačakarēt visu atmosfēru uzņēmumā. Man pat īstenībā, nezinu, tas bija pagājuši, aizpagājuši, neatceros, kad tas bija, tieši laika ziņā, bet man... Viss tā komanda, kāda bija izveidojusies, tur izrādās, ka tur bija iekšā tāds viens cilvēks, kurš riktīgi čakarē no iekšas pa kluso. Un man bija tā, ka man likās, visas vairs neko negribu darīt, man bija tā, ka man bija šitā. Jā, un es esmu diezgan apdedzinājusies. Tāpēc labāk nav. Nav viss. Tie cilvēki, kas tagad man ir, viņi ir ļoti uzticami. Es esmu pārliecinājusies par to, ka viņi ir uzticami un viņi atpelna sevi. Bet lielu komandu es vairs netaisīšu nekad. Būs kāds cits, kas viņu vada. Var vienīgais. Ja kāds komentāros grib pieteikt, lūdzu arī kāds, kurš māka vadīt komandas un cilvēkus. Labi, cik stundas dienā sanāk tev strādāt? Brīvdienās arī tu sanāk viņam off? Nē, es brīvdienās nestrādāju. Mēs pat brīvdienās netaisam nekādu saturu. Nekāda rīla, nekas tur. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 stundas plus mīnus. Tu jūties piepildīta vai izsmelta pēc darba dienas? Piepildīta. Tas ir the best. Bez kā tu nevari iedomāties savu dzīvi ārpus darba, lai darbā tu būtu produktīva un vispār dzīvē būtu produktīva? Bez sporta. Tas ir tas, kas man dod to enerģiju. Kaut vai no rīta man galīgi negribas. Es katru reizi man liekas, es negribu iet uz to treniņu. Bet es aizēju un izdaru, un tas man kaut kā dod to enerģiju un pilnīgi atsvaidzina, man liekas, mani. Un it īpaši rīta treniņi. Es vairs vakaros nevaru, jo man pēc tiem 5:30 es jau slēdzu iekšā tādu relaks modi. Un tā kā rīts ir pats tāds foršākais, kad ir visvairāk enerģijas, un tad viņi paliek mazāk un mazāk un mazāk, un tā kā 5 esmu gatava čilot jau. Jā, bet treniņš, tas ir tas, kas, jo ir bijis tā, ka, piemēram,
kaut kad ir ļoti, ļoti daudz darbs, kaut kāds bijis sales vai kaut kas ir bijis, un mums vienkārši ritīgi daudz ir jāstrādā. Un nesanāk tas laiks treniņiem. Un tad gan ir tā, ka es pilnīgi jūtu, man darbā arī nav tik daudz enerģijas. Pēc tas sports ir vajadzīgs. Mēs pat ieviesām vēl vienu treniņu. Man liekas, mums ir 3 spēka treniņu un 1 kardio treniņš, tikai 4 reizes zālēm. Labais. Tas ir reāli riktīgi krūti. Starp citu, vēl ko es pamanīju tavos sociālajos tīklos un tajā, kā tu komunicē ar auditoriju, teici, ka tā kaut kad bija atslēga uz to, ka Wild Spirit izšāva. Tad tas, ko es tur redzu, ka tu runā pirmkārt par to, par ko citi nerunā, kas ir punkts 1, un otrs, tu par to visu runā caur sevi. Tie nav kaut kādi traktāti no grāmatām, kur kāds ir pateicis, jā, šis ir safe, jo kāds jau to ir pateicis. Es to arī uzrakstīšu, jo, protams, ka viss ir jau sen izdomāts, uzrakstīts un tā tālāk, bet tu to dari tieši caur sevi, tā ļoti personiski un ļoti dzīvi. Un no kurienes tev tā drosme? Kā tas atnāca, ka tu gribi vienkārši dalīties? Man patīk rakstīt. Tas ir tāds viens veids, kā es viss kvalitatīvāk varu komunicēt. Ja, teiksim, es varu runāt, bet es nepateikšu tik daudz, cik es varu uzrakstīt. Un tas ir tas mans veids, kad man atverās visas čakras. Man vienkārši patīk dalīties. Parasti vienmēr tādi visforšākie ieraksti top, kad man pašai kaut kāds iekšējs pārdzīvojums, es kaut ko izdomāju, kaut kas man rūp, kaut ko es ieraudzīju, kaut kas notriggerēju, un es uzrakstu tās savas domas. Tas ir tāda priekš manis terapija, un vienlaicīgi es redzu, ka kādam rītīgi rezonē. Un varbūt šobrīd kaut kāds pēdējais tāds laiks, ka es baigi nedalos ne ar ko. Jā, un jums ir īli, man liekas, kaut kādi vairāk tur attiec. Jā, vairāk, tāpēc, ka varbūt šobrīd man nav tādi kaut kādi personīgai izaugsmē kaut kādi tur pārdzīvojumi vai kaut kas tāds. Man vairāk vienkārši es strādāju, bizīts, veļa, un es esmu ļoti, ļoti tajā visā, un tad varbūt arī man tur kaut kā tā. Jo man vienkārši šķiet, ka tas ir ļoti skaisti, ko tu dari, un ka vispār tu kaut ko tādu dari un uzrīksties, bet visdrīzāk, ka to nevar izspiest no sevis ārā un piespiest kaut ko tādu darīt. Nevajag neko spiest, tad man liekas, ka cilvēki var sajust, ka tas ir tā kā forced. Jā, ka tas ir kaut kāds sūds. Trūkst veselīgs tad tur. Jā, tas ir baigi svarīgi, lai visur ir kaut kas dzīves iekšā un patiesas. Un tas ir, man šķiet, ka tas ir tas, kas rīktīgi pievelk arī tavu auditoriju un tavus klientus, ka tas ir viss, ko tu dari, un tava personība ir dzīva un īsta. I love it. Tagad man tev ir tādi īsie jautājumi, un kāpēc es izstāstīšu to kontekstu, kāpēc es viņus tev gribu uzdot, jo tāpat kā tava veļa, viņa nes kaut kādu tavu mēsidžu pasaulē, un viņa īstenībā lielā mērā atspoguļo to, kas tevī ir iekšā, un to, kas tevī ir iekšā, cilvēki patiesībā pērk, un viņi pērk Wild Spirit veļu, jo viņi arī grib būt Wild Spirit, jo viņi arī grib būt drosmīgi, jo viņi arī grib piepildīt savus sapņus, viņi arī grib būt tikpat mērķtiecīgi un entuziastiski un mīlēt dzīvi, tāpat kā tu to šobrīd dari. Un, manuprāt, ja neskaita to, ka tu sāki komunicēt ar cilvēkiem Instagramā, tad šis noteikti ir otrs iemesls, kāpēc Wild Spirit riktīgi izšāva, tāpēc, ka cilvēki beidzot ieraudzīja to, ko viņi patiesībā grib, un viņiem tāds, jā, es to gribu, un viņš varbūt pats nesaprot, ka pērkot apakšu, viņš patiesībā nopērk drosmi, vai arī viņš patiesībā nopērk brīvību iekšēju, vai vēl kaut ko. Un tas, ka tu to visu iemieso, pēc tam caur tavu apakšveļu tiek nodots cilvēkiem. Perfekti pateici. Cik interesanti tas skanētu, bet tas tā tiešām ir. Jā. Un, manuprāt, šis ir otrs iemesls, kāpēc Wild Spirit nevis vienkārši vienreiz izšāva, bet turpina maukt un šaut un vēl un vēl un vēl, un kļūst arvien pieprasītāks, un jūs tikai augat un varat paplašināties, un rodas pieprasījums pēc arvien jaunām kaut kādām lietām, ko jūs darat, un ir vēlme to visu radīt, tāpēc, ka tas iekšējais tevī, viņš vairojas, un viņam kaut kur ir jāiziet ārā, un tagad vēl Daumans tur pievienojas. Viņam arī ir ļoti daudz ko dot, un jūs kopā kaut kā to visu sačupinat. Un īstenībā, manuprāt, vispār ir pienācis laiks saukt par Wild Spirit runāt ne tikai tevi, bet arī Daumans. Tas arī ir, tas ir Daumans tagad, jo viņš īstenībā ir tas, kurš
70% apčubina cilvēkus online, klientus, e-pasti, visu. Viņš visu atrisinās, visu tā kā... Viņš ir ļoti liels daļa no Wildspirit. Mums ir tā, ka es neesmu jauks komunikators īstenībā. Man patīk runāt, man ir interesanti, bet man ir tāds, reizēm tur tādas sasas lietas uz mēles stāv. Tu neesi customer service, jā? Nē, ļoti tiešas lietas. Un tad ir reizēm tā, ka ir tādi e-pasti, uz kuriem nevar atbildēt mana komanda, un viņi atstāja viņu tādu, reku, Sandra, to šis ir jāizlasa, mums vajag, uz šo te kaut kā atbildēt. Jā. Un tad vienkārši es uzrakstu tekstu, es viņu aizsūtu Dairim uz tādu dusmīguma prūfu, lai nav pārāk nejauki. Jā. Un tad viņš izlasa, viņš man pasaka, tā kā šeit varētu mazliet kaut kā maigāk tomēr to pateikt. Un tad man tāds, ieelpojam, izelpojam. Un tad ir bijušas reizes, kad es reāli 3 reizes pārakstu savu e-pastu pēc Daira rekomendācijām. Jā. Un viņa kritiskās acis uz manu tā kā jauko un netiešo dabu. Un tad es pārakstu, un tad beigās, ka viņš ir saskaņots tas e-pastiņš, un tad mēs sūtam cilvēkam. Bet īstenībā mans customer support un klientu servis ir Dairis, viņš man atbild par ir tāds, man ir komandas konts Instagramā, kur uzdod tādus jautājumus, kaut kas neiet, nestrādā, tad arī uz turieni raksta, un viņu visu menedžē Dairis. Tieši tāpatās tā. Jo arī, piemēram, arī Instagramā ziņas manā personīgā ir tā, ka visas ziņas ir manējās, bet ja kur ir ļoti, ļoti kaut kas tehnisks, kā, piemēram, kāds vēlās izdarīt pasūtījumu un uzrakst savus apmērus, un Daumans ir tas, kurš nokomunicē. Viņš tā kā pasaka, tev būs šitā tās un tāds izmērs, mums ir tāds mežģīns, tev šitas darēs, tur tas. Viņš tā kā viņam tik labi tas sanāk. Tas ir fenomenāli. Jā, vai arī, piemēram, ka zvana kāds vīrietis, un viņš grib savai sievai nopirkt veļu, un tas vispār tad Daumans visu dod man. Un tad es ticu, ka vīrietim arī daudz vieglāk ar viņu runāt, un Daumans saprot viņa kaut kādu, varbūt, nespēju izteikties un pateikt, ko tieši grib, ko tieši vajag. Un tad viņš var palīdzēt riktīgi. Jā, vienīgais tagad ir, piemēram, ja kāds vīrietis, mums nesen bija tāds gadījums, ka mums atnāca vīrietis, viņš tā kā ar Daumanu komunicēja, bet viņš nezināja izmērus, un Daumans teica, tu tur izrakā visas atvilknes, pasēs tur aizmugurē, ja viņi ir mūsu veļa, mēs tur piešojam, paskaties. Un viņš saka, nē, viss ir nogriezts. Un tad viņš bija atbraucis pie mums, un viņš izvelk to telefonu, un tā kā Tam saka, tīri tehniski pēdējais variants ir, jūs vienkārši parādāt mums to savu draudzeni. Un tad tas vīrietis nāca pie manis, jo tur bija tādas beļā bildes, tās smukās, seksīgās, viņas sūtīja, un tā kā es skatījos, es tā, pagaid, no aizmurs arī ir. Ok, labi, te būs 80B un M-biksītis. Un tā kā es varu arī noteikt. Tas ir tāds pēdējais. Jap. Jā, uz klientu servisi. Labi, bet ko es ar to visu gribēju pateikt? Tātad beigas. Es ar to visu gribēju pateikt to, ka cilvēks daudz vairāk iemācās nevis caur kaut kādu tavu konkrētu stāstu, kā tieši tu uzbūvēji, piemēram, Wildspirit, un ko tieši tu darīji, un kā tev tas viss aizgāja, bet caur to, kā tu domā, un kāda tu pati esi, un kas ir tās tavas filozofiskās vadlīnijas, pēc kurām tu ej pa dzīvi, jo no turienes gan var daudz ko paņemt, jo neviens nevar paņemt un uzbūvēt otru Wildspirit. Tas nebūtu tās, neviens to nevar izdarīt. Protams, ir interesanti. Jā, ir interesanti paklausīties, kā tu to izdarīji, bet reālu ieguvumu cilvēks saņem tad, kad viņš saprot, kā tu domā, jo manā skatījumā ir viskrūtākā komunikācija ir ar cilvēkiem, un tā ir visvērtīgākā, kad ar viņiem runājot, tev kaut kur parādās tā lampiņa, tāds, tā arī var, ka šitā arī strādās, ir iespējams. Un es ticu, ka tu daudziem esi šī te lampiņa, un caur saviem domu graudiem, caur savu dzīves pieredzi, caur savu dzīves gājumu, un to, kā tu uztver pasauli, tu to lampiņu kādam iededz, un tad cilvēki sev vairāk atļauj, un viņi sāk pieņemt citādākus lēmumus. Tāpēc man ir tādi ātrie jautājumi. Nosacīti ātri viņi ir, bet normāli. Nav nekādi lēnie. Un pirmais ir par to, kā tu pieņem lēmumus, kāda ir tava lēmumu pieņemšanas stratēģija. Cik ātri lēni tu to darīji, ko tu izvērtē, neizvērtē, kā tas notiek? Man parasti ir tāds kaut kāds pirmais impulss, kaut kā es viņu sajūtu, sadzirdu, man tad ir tāds jā, nē.
Es nevaru to izskaidrot, bet laikam kaut kāda iekšēja intuīcija. Man ir momentā šī tāds. Bet lielākoties tas laikam ir... Es pat nezinu, mēs ar Daumu tieši par to runājam, ka viņam ir tā, ka viņam pirmais impulss ir pateikt nē, un man ir pirmais impulss pateikt jā. Jo pa lielam es ātri, man izskrien cauri tās domas, teiksim, vai tas ir, nezinu, cik ļoti man patiks to darīt, vai tas ir kaut kāds ieguldījums manā biznesā, vai man ir kaut kāda jēga no tā visai, man būs prieks. Un es visi šitie jautājumi man ātri izskrien, es tur tik, jā. Nu tā. Tad, cik aptuveni paiet ilgs laiks no tā, ka tev atnāk ideja un tas, ka tu viņu realizē? Nu, respektīvi, ka tu pieņem lēmumu. Realizēt viņu. Nu, sāc kaut ko. Nepilnībā. Tur mēs neiesim. Tas var būt arī vairākas gadus. Nu, parasti ir tā, ja atnāk ideja, tu it kā viņu tur pieraksti, bet tu neko vēl nedari. Tad viņu nerealizēsi. Visdrīzāk, jo tev būs vēl vismaz 60 idejas. Tāpēc es tagad esmu sapratis, ka tev ir jāieliek kāja jau iekšā. Jā, tev kaut kāds viens solis ir jāizdara, tev ir ideja, un nevis vienkārši, jo mēs ar Damu tieši par to, ko es teicu, ka mums tā viena ir tā ideja, mēs ar viņu, viņš jau vienreiz man pateica viņu, mēs izrunājam rīktīgi forši, jā, nice, tur dzirkstelīts, un tad turpinam strādāt. Bet mēs neko neizdarījām, un tad mums atkal mēs ar viņu runājām, par šo ideju runājām, kad mēs braucām mašīnā kur mēs braucām? Nebija svarīgi, kur mēs braucām, bet jebkurā gadījumā man tāds, es paskatīšos, vai ir pieejams domēns. Viņš saka, jā, paskaties, un es tā skatos, un es skatos, ka nav tas, ko es gribēju, tad es sāku domāt, tur bišķi būs jāpadomā, kā mēs viņu varam modificēt to nosaukumu, jo tas domēns ir nepieciešams, lai saglabātos tā ideja. Un tad es vienkārši sēžu mašīnā, tu sākam mēs viņu brainstormot, piemetām vēl klāt ChatGPT. Tas vispār labs. Jā, un tad mēs visi trietā izdomājām. Un es tā saku, vai šokur ir? Es tā saku, vai pērkam? Viņš tā saku, nē, pagaidi, mums vēl nav. Es saku, nē, pērkam, viss tā kā, ieliekam vienu ķeksīt, mums ir jāieliek tā kā. Un mēs vienkārši nopirkām. Un tad tā ideja, viņa jau ir iesakņojusies, viņa jau ir iedzinusi tādu asniņu iekšā. Tāpēc vajag... Es ceru, ka turpmāk es to darīšu daudz ātrāk, ka es tur nemarinēšu kaut kādu pusgadu, jo šī ideja marinējās pusgadu. Bet es īstenībā varēju daudz ātrāk. Jā. To, ko tu teici par rakstīšanu, to sauc par nerealizēto ideju kapsētu. Un diemžēl tā kapsēta ir tāds depresīvs jēdziens, un viņa tieši tāda arī ir, jo viņas nekad tā arī nerealizējas. Un tās idejas, es esmu to teoriju tādu dzirdējusi, un es viņai pievienojos, jo tas manā dzīvē apliecinās, ka idejas īstenībā atnāk pie vairākiem cilvēkiem. Un tad ir tie, kas viņas paņem un tagad izdara, un tad ir tie, kuri, bet vai būs jēga, bet vai man būs atdeve, bet vai būs tās, un vai ir garantija kaut kāda, ka man vispār kaut kas izdosies, tā arī neko neizdara. Un tad tie ir tie cilvēki, kas pēc tam skatās, bļāviens, viņi izdarīja to, ko es gribēju. Jā, jo es par šito arī esmu aizdomājis. Man liekas, ka tā ideja viņa tur pelt, un vienkārši tu viņu paķersi, jo redz viņu vairāki, un viņi vairākiem ienāk galvā, kurš pirmais. Jā, un tā ir tāda, kurš pirmais visu laiku, un nav ko bremzēt. Tev liekas, tas ir kaut kas rītīgi unikāls, un es izdomāju, bet īstenībā ir tā, ka to ir izdomājuši vēl 30 cilvēki tavā kaut kādā rajonā. Es nezinu. Totāli. To esmu tik ļoti bieži redzējusi gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvē. Es savā dzīvē šobrīd praktiski nē, bet kādreiz man tā bija non-stop. Kā? Viņš? Jā, tas arī to gribēju. Tāpēc vajag ielikt saknīti, vajag kaut kādu ātro, darbību, immediate action uztaisīt. Kāju durvis. Jā. Lai tā sprauga tur stāv. Roku ielikt durvis. Kādam pirkstiņas, nezinu. Jā, vismaz kaut ko adatiņa. Vai zīmīt, kaut ko, bet drusku ir jāieliek. Jā. Lai sāk strādāt tajā virzienā. Un vēl, man liekas, tev ir jāieliek kaut kas tāds, kas tev ir vērtīgi. Tas finansiāli kaut kas ir jāieliek. Tu nevari vienkārši, es nezinu, kāds varētu būt nefinanciālais ielikšanas moments, bet jebkurā gadījumā, ja tu iztērē naudu un tur kaut ko jau nedaudz izdari, tad tas ir tāds, tu gribēsi viņu atgūt. Jā. Nākamais, ko man gribās tev pajautāt, ir par to, kā tu attiecies pret kļūdām. Un ko tev vispār nozīmē kļūdas dzīvē? Kā tu to redzi? Agrāk es attiecos ļoti bargi, ļoti tā negatīvi. Jo es jau kopš bērnības, kā es esmu audzināta, tev ir jābūt perfektai, visiem ir jābūt ļoti labi, tu tā kā ne pa labi, ne pa kreisi neko sliktu nevar izdarīt, un tas man kaut kā bija gājis līdzi, bet tagad viens no maniem moto ir vienkārši moving forward imperfectly, un kļūdas es tagad uztveru kā tādu
Un tu tā kā pilnveidošanos. Īstenībā bez kļūdām tev nav progress, un es vienkārši zinu, ka no kļūdām tu mācies, tu kaut ko saproti, tu zini, kā darīt, un es esmu apskatījusi visu to savu timeline līdz tam posmam, ka es tagad esmu nonākusi, un es redzu, ka viņš ir pilns ar kļūdām, un tā katra kļūda ir kaut kas tāds, ko es esmu sapratusi, tur izfunktierējusi, un tad es viņas tā nemaz tā negatīvi neuztveru. Man patīk kļūdas. Pieredzīta. Jā, tā ir pieredze. Vai tu mēdz dod bezmaksas padomus, un ko tu vispār domā par bezmaksas padomu došanu? Tas ir no sērijas pakaučot domas, vai arī tur cilvēki visu laiku kaut ko prasa, un tu tāds, jā, bet tu tur mēģini izterapeitēt visas sievietes iespējamās. Kā tev ir ar šito? Es laikam kaut kādi savi tuvie cilvēki, kur mums ir forša enerģijas apmaiņa, un es zinu, ka tas tā kā viņam ir vajadzīgs, un viņš man prasa to, un tad es arī no viņa kaut ko saņemu. Tad ir tā, ka ja tas plūst dabīgi un foršā tādā komunikācijas veidā, tad tas ir ok. Bet ja tas ir tā, ka es redzu, ka cilvēks vienkārši velk no manis ārā informāciju, man uzreiz tā... es kaut kā nejūtu, jo ir bijuši kaut kādi periodi, ka varbūt es pa daudz kaut ko dodu, un es redzu, ka es neizdaru labi ne tam cilvēkam, ne arī sev. Man pašai paliek sliktāk, es jūtos izmantota, un kaut kā man ir aizgājusi enerģija un mans laiks. Un tas cilvēks arī, varbūt tas ir vienīgais, kas viņu pievelk pie manis, piemēram, tas, ka es viņam kaut ko dodu, un viņš tā kā nav gatavs dot neko pretī, un tad man liekas, viņš arī pats sevi tādā veidā aplaupa. Es tagad čekoju, kam es dodu sevi. Jā, es piekrītu. Tā ir arī mana pieeja šai bezmaksas padomu pasaulītei. Kas tev ir nauda? Ko tev nozīmē nauda? Nauda man ir enerģija, brīvība. Tu jau, liekas, tu esi ar mani runājis, tu zini, ka man patīk nauda. Jā, to es zinu. Jā, jo man liekas, nauda tevi dod tādu brīvību izvēlēties, brīvību dzīvot tā, kā tu vēlies. Tā ir brīvība manā izpratnē. Vienkārši nauda domzīme brīvība. Jā. Un tagad pilnīgi diametrāli pretējs jautājums, kas tevā izpratnē ir garīgums? Ko tev nozīmē garīgums? Garīgums. Garīgums man nozīmē to, ka tu nedomā tikai par tādām lietām, kas stāv tev acu priekšā, ka tu nedaudz vairāk skaties uz tām lietām, tu viņas neuztver tā vienkārši krūze, tur paliktnes, tur redzi tās likumsakarības. Varbūt es varbūt nelietoju vārdu garīgums, bet tas, ka tu redzi tās likumsakarības, ka tavas darbības, vārdi, viss, jebkas ir saistīts savā starpā, un tu plus mīnus apzinies tos likumus un dzīvo pēc viņiem. Tad to man nozīmē garīgums. Un kas tev ir godīgums un cik liela loma godīguma vispār tādam konceptam ir tavā dzīvē? Godīgums man ir viss. Jo man liekas, tas, cik tu esi godīgs pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem, un cik man arī ir svarīgi būt labam cilvēkam, tas ir, ja tu dzīvo pēc visiem tiem likumiem, tu vienkārši nevari darīt sūdus. Ja tev ir garīgums, tad tev būs arī godīgums, un tu tieksies uz to labo. Tas abi divi iet kopā, manuprāt. Jā, man jau izklausījās, ka tu eskalēji to garīguma tēmu, man tāds, izklausās pēc godīguma. Jā, un tagad pateicībā tev par to, ka tu esi šeit un par to, ka tu savu laiku tam veltīji, un es zinu, ka tu atlasīji, kam tu viņu velti un kam tu viņu nevelti. Un kontekstā ar to, ko es citēju pašā sākumā, tevi par rūpēm, par sevi, kā to, kas padara tevi par interesantu personību, tad mūsu podkāsta sponsori, jeb es un Dairis, esam sagatavojuši tev tādu sirsnīgu paldies no mums un no tā, ko es radu, no tās pasaules, kas man ir tuva, kas ir astroloģija. Un es zinu, ka kādreiz es tev jau saules iedegšanas mehānismus gatavoju, bet tas bija ļoti sen. Un viņi ir pilnīgi apgraidoti. Un to būs nereāli interesanti redzēt, kā tas izskatās. Un šeit viņi ir mums pilnīgi jaunā formātā, kas ir taustāms. Un,
Man ir ļoti interesanti. Es kā daru vaļā. Skaistās bantītes sponsors ir Laura. Smuki. Es starp citu tieši šodien es uzdūros tiem, kurus tu man gatavoji. Jā, tas bija ļoti un es viņus bišku pārlasīju, es atcerēju. Jā, es pat nemeklēju, es vienkārši kaut ko citu meklēju. Un es tieši uzdūries. Jēzus, man ir cik forši. Jā, un te ir tavi saules iedegšanas mehānismi ir šis, tu jau zini, kā tas izskatās. Un šis ir tas fails, kas izpako tavu Venēru. Jēzus. Jeb tavu iekšējo wild sievieti, un īstenībā man ļoti cieši savalkas ar to, no kurienes tad nāk tas nosaukums Wild Spirit. Jā? Jā. Ja tu paskatīsies un palasīs, tu ieraudzīs. Dievs, cik smuki. Tāda tā sievišķīgā daļa ir tas wild. Paldies. Tik forši tāds, tik viņš tāds, viss tik tāds labi, tāds, ak, Dievs, es šito ritīgi Šo Dairim paldies, jo viņš nočakarājās ar izdevniecībām, lai mēs varam dabūt gatavu vismaz tādā formātā. Jo vienmēr ir pilnveidoties. Un te sākumā ir QR kodiņi. Šo tu augšējais ir vispārīgs, lai tu saproti, par ko tur iekšā ir, jo tur ir vairāk nekā tev kaut kad bija. Un šis ir tāds jau individuāls personīgs, tur viņš paskaidros, kāpēc tur ir tas, kas tur ir. Dievs, tas tāds luxury materiāls rītīgi. Viņi tik forši dāvināt, man liekas. Tas ir tā kā pavisam savādāk nekā tu uzdāvini PDF-u cilvēkam. Tā kā es domāju, tas tāds, siemīšiem varētu. Jā, Jesus Christ. Drukas nav sajūsmā, protams, par šādiem vienā eksemplārā kaut ko taisīt. Jā, šeit tu vari arī kaut ko pieķeksēt. Piemēram, tu izlasi un tev uzreiz atnāk ideja, tu viņu šeit var iemest iekšā. Jā. Tādi papildinājumi. Tad arī daudz audio formātā redzēsi viņus. Šis ir kaut kas, kas mums ir aiziet reizēm pa pieskari, ka šeit ir notorāli jāatloka. Es nemaz neievēroju. Man likās vienkārši jauna grāmatiņa. Viņu neviens līdz tevīm nav lietojis. Rīktīgi krūts materiāli. Ak, Dievs, cik forši. Jā, un šeit ir, šitajā te būs iekšā gan tas, kas aktivizē tevī to Venēru, tur būs arī tāpat kā man patīk šitas ten. Jā. Viņš ir skaists šo Dairis dabūja gatavu. Jā, tas ir tā. Nepiedāvāja. Nekad nevienam nav, to es ievēroju, ka tas nav tā kā žurnāls, ka tā kā, kas tas? Jā. Šitas ir labs. Un šeit arī sākumā tu redzēsi tātad QR kodu, tu viņu noskenē, tu tiec pie visiem saviem audio, tur būs gan vispārīgie, gan tavi individuālie, te ir secība, kādā jāklausās, un viņus visus tur atradīs. Un tur iekšā ir gan moodboardiņš, gan tādas lasāmās daļas, gan darāmās daļas. Viss kaut kas tur ir tāds. Rekords Wild Spirit gandrīz kā tev, Mati. Jā, šī ir simbolika, tu viņu var izmantot visur brandingā, vienkārši sev kaut kur maukt virsū. Un tās ir stila vadlīnijas. Un tad tur ir tālāk arī moodboardiņš tam visam. Un akmentiņi. Es īstenībā tieši nesen kaut kad man gribējās kaut kādu akmentiņu, un es sāku skatīties, kur ir tie manējie, jo man likās, es gribētu viņus pēc visiem feng shui. Un ar tiem akmeņiem es ar citu palīdzēju ļoti, ļoti, ļoti profesionāls juvelieris no Indijas, kurš vienkārši ļoti zina savu lietu. Man viss patīk. Šis tev ir iedvesmai, kā vēl var. Cik vēl vaildāk var. Bet jā, tev tur ir kaut kādi piemaisījumi arī klāt. Tas ir forši. Jā, un tad šeit jau aiziet kaut kādas lietas, kas varbūt, pie kurām ir vērts piestrādāt, ieskatīties. Viss vēl, projām, ir tavā valodā arī, jo tev ir tavs rakstīšanas tāds stiliņš. Viss ir manā valodā. Sevišķi audiofā. Jo tas, man liekas, ir tas, kas piedod tādu rozīriju. Vienīgais, kas ir iespējams no viņiem vairāk pazudis, tās ir drukas kļūdas. Jā. Jo par to esmu parūpējusies, to gan izlabo kāds cits, tāpēc, ka tas nav manā pārvaldībā. Manas smadzenes tam nav paredzētas. Jā.
Ja es atceros, kad tu man uztaisīji pirmo, es piefiksēju ļoti, ļoti daudz, ko es jau darīju, bet bija tādas pāris lietas, kuras tā kā, šito es nezināju. Un tad es viņas sāku piekopt. Man ir tādas vienas, kuras tur bija tādas ļoti tādas specifiskas. Jā, tu visu sapratīsi, kāpēc ir šīs un kāpēc te vēl kaut kas parādās. Un te ir atsevišķi vēl tieši par akmeņu nozīmi. Tur ir gan kā viņu skopt, kā rūpēties, kā izvēlēties, kā saprast what's good, what's not good, bet tieši par dabīgajiem akmeņiem. Tas ir tāds palīgrīgs sev. Tā. Podkāsts ir beidzies, es braucu lasīt. Paldies tev, paldies visiem, kas klausījās. Tagad mēs varam noslēgt šo epizodi. Un, bezgalīgs tev, Dana. Paldies, ka tu esi šeit. Es atradu laiku. Prieks, ka es atnācu. Paldies, ka tu...